Robertu un Emīlija, mani bērni. Ir pagājuši vairāki gadi, kopš mēs neesam redzējušies, taču es arvien atceros tos laikus, kad bijām kopā, un kad pienāca vasara, mēs biežāk devāmies arī mežos, un atceros, kā tu, Emīlija, tāpat arī Robertiņš, jūs ēdāt odziņas, mellenes, zemenes, un kā jūs priecājāties, un es priecājos kopā ar jums. Tā pieminot tādas dienas un tādus laikus, es šodien devos arī tuvāk dabai un savācu arī kādas odziņas, mellenes, zemenes. Te var arī redzēt mazu daudzumiņu no tā, kas šodien savākts, un es gribētu to dot arī jums, mani bērni, to dot arī jums, un es ceru, ka pienāks tādas dienas un laiki, kad mēs atkal redzēsimies un atcerēsimies, kā bija tad, kā bija laikos, kad mēs viens pēc otra ilgojāmies, un kad tik retas reizes mums bija iespēja to pasacīt. Pārsvarā es to zinu no savas dzīves un savas sirdsapziņas, un es jūtu arī to no jums, mani bērni, ka mēs to viens otram esam sacījuši domās, ka mēs ilgojamies viens otru redzēt. Jā, mani bērni, es ilgojos jūs satikt, jūs redzēt, jūs sadzirdēt, un es meklēju jūs dažādos veidos. Arī tajā, ko pieminu, tieši tā kā šajā reizē, atceroties tās labās dienas, kurās mēs kopīgi pastaigājāmies dabā, mežos, pļavās, pie jūras un daudz viet citviet. Paldies jums, mani bērni, ka jūs esat. Paldies Dievam uz tikšanos tajās dienās, kurās mēs varēsim viens otram palūkoties sejā un pasmaidīt. Es mīlu jūs, mani bērni.